Tā, labu vakaru visiem puišu meitenes Latvijā. Nu, ko es jums gribu pateikt šodien? Visiem gribu pateikt tādu lietu, ka redziet, kas notiek apkārt Eiropa, pasaule. Jā, tā kā Jēzus teica, visapkārt burbuļos, jā, karu daudzināšanas, tauta celsies pret tautu, valsts ies pret valsti, būs zemestrīces, būs bats dažās vietās, jā. Nu, mēs redzam klāt vēl visas citas dabas parādības, visi plūdi, taifūni, viesuļvētras, vulkāni izvirdumi, mēs visu to redzam. Pagājušā gada laikā tik daudzās vietās pasaulē tas viss bija, vai ne? Tā kā tauta Latvijā, ko gribu pateikt to, ka mums ir jāsaprot, kad svarīgākais tajā visā ir, izglābties, mums izglābt savu dvēseli, jo redziet, kā ir, es ar te brīžiem cepos savos abos kanālos un tā un viss, ja, bet, es runāju par to, ka kaut kādi politiskie tur manas ambīcijas vai izteicieni, vai vērojumi, vai secinājumi, vai prognozes, jāsakiet, kā gribiet, bet pāri pa visu, ko gribēju teikt, jā, mums jāsaprot, šodien, piemēram, paskatījos viena baptista no Amerikas, Ukraiņu baptistu draudze Amerikā, kura viens mācītājs, kad bija iepriekšējais Covid, tad viņš tur baigi arī pareizi stāstīja, mācīja, ja? Un tagad tikko svaigs viņam ir video par to, kad ir gatava jauna pandēmija, ja? Ir gatava jauna pandēmija, kura drīz sāksies. Viņš parādīja vienu videoklipu no Anglijas karalienes, viņa tur, interesants videoklips bija. Varbūt, ka tas bija, nezinu, karaliene mirusi, bet tad, saka, vēl bija tur pēdējos mēnešus, varbūt dzīva. Bija viens interesants video ar viņu, tātad, kā mēs redzam, sātanisti, globalisti, sauciet, kā gribiet, tie visi, neslēpi, pastieties Simpsonus, ja, Simpsonos mēs visu redzam, tad viņi neslēpi, viņi ar to, kā lai saka, tur viens otram, kā man teica YouTube, viens kaut kāds tur arī autors kanāla, ka viņš teica viens otram, viņi, signalizē. Nav jau tā, ka sātanisti tur baigi slēpjās, nē, tikai mēs, kas to nesaprotam un nemākam varbūt tur vai ko, vai kā saprast vai izanalizēt, viņi diezgan atklāti, ja, rāda savus plānus, kā viņi, negrib, Bībele saka, negrib, mums jāsaprot, ka viņi negrib pieļaut otro Jēzus atnākšanu, vai ne? Sātans ko darīs? Kāpēc Antikrists nāks pirms Kristus? Īsi pirms Kristus atnākšanas būs Antikrists, ja? Tāpēc arī būs zvēra zīmes un būs šie visi notikumi, ja, jo viņš grib vēl paspēt, mēģināt, nezinu, ja, tur, neļaut Jēzum nākt, ja, tā Bībelē mēs redzam, tā kā tauta Latvijā, ko gribēju teikt pār pa visu, gribu aicināt katru, nezinu, ticīgais, neticīgais, skaties, vai tu esi izglābies, vai tu esi, nezinu, piedzimis no jauna, vai tu dzīvo svētu dzīvi, jā, Bībele par to runā, interesanti, vai ne? Mēs varam tur ticēt, kā es visiem saku, 10 jēziem, bet ja mēs nedzīvojam svēti, tā kā mēs viens otru neredzam, saprotiet to domu mājās, darbos, es nezinu, visur, ja, tā kā mēs sanākam svētdien kopā, es eku pie Pentekostiem eju un stāstu, ja, tā kā atnāk visi kopā, visi rižešķauniki smaida, spiež rokas, tur liekuļo, tur kampjās darās, visi, ja, tur it kā, tāda love, jo man jau tāpatās bija, es biju visādos grēkos iekšā, ja, arī 90. gados, tur Stīva Bratkoviča laikā un tajā pašā vasarasvētu draudzē ejot, es tāpatās visur visu bija iekšā, un nebiju atstājis grēku, tauta Latvijā nebiju miesas grēkus, miesas lietas, miesas kārības, nebiju pie tā strādājis, nebiju pie tā piestrādājis, ja. Tieši otrādi gribējās tajā palikt iekšā, jā, sātans darīja visu, lai mana miesa to gribētu, un lai es tajā paliktu, un es tajā biju 20 vai 30 pat gadus, jā. Tā kā tauta Latvijā tikai Dievs spēj tev atvērt acis, jā, un parādīt to, un tev uzrādīt, ja? Un tad tev fiksi ir, no tā jāatgriežās, un jāatgriežās. Vienīgais veids ir, ja, mēs nevaram paslauzīt grēku savu, ko mēs tur porno, un es nezinu, tur masturbēt, un zakt, un melot, un visu, ko mēs darām, ja?
tēlojam šitas licemeri un visas lietas ļoti daudz Bībele saka, jā, tad tur ir teikts neviens nešķīstais, jā, tur teikts tikai sirds šķīstie Dievu redzēs, jā, tad mums ir steidzami no visas nešķīstības jāatsakās, jāatbrīvojās steidzami šodien, tagad, mīļie cilvēki, šodien uzrunāju, steidzami tagad, šodien, paņem apsēdies, paskaties, kas no tevis iekšā ir no nešķīstības, ja? Kāda tevi miesas darbi, uz ko tev velk, uz ko tu esi uzsēdies, no kā tu neesi atteicies, ja? Un skaties to Bībelē, ja? Jo kā agrāk es piemēram, tur, kad nācu pie Dieva, es pirmos, es nezinu, varbūt 10 vai cik gadus nesapratu, vai masturbēt ir grēks vai nē. Es to nesapratu. Man likās, ka nav, jo par to neviens nerunāja. Es Bībeli nelasīju praktiski, un pat arī Bībeli, ja es būtu lasījis, es to nebūtu uzreiz tā atradis. Ja? To es tagad tikai tur, es nezinu, gadus 10 atpakaļ tik uzzināju un sapratu, ka, jā, pēdējos 10 gadus atpakaļ, jā, kaut kā tā es uzzināju, ka porno skatīties un masturbēt ir grēks. Pirmos 15 ķipa kristietības nosauksim pēdiņās gadus, es to nezināju. Nu, lūk, tā kā tauta Latvijā, jo likās tas ir dabīgi, pincīts niedz, seksu gribās, sēklas izvirdumu vajag. Nav tā brīdī vai nu sieva blakām vai kas vai kokā, tur, man bija biznesa 3 pilsētās, līdz ar to aizbrauc uz kaut kādu kuldīgo, tev gribās, tu zini, ka tu mājās tur būsi tik pēc 2-3 dienām, vai ne, no ko tu darīsi, ņem un masturbē, viss, dabon savu orgasmu un dzīvo tālāk un laimīgs, ja. Nu, lūk, izrādās, ka Bībele saka, tas ir grēks un tu ej uz elli, tā kā, kaut kā tā, tāpēc šodien skatāties paši, es tik te pa pāris lietām runāju, ja, bet Bībelē ir nosauktas visas tās cilvēku kategorijas, kuri nebūs debesīs. Tauta Latvijā izlasiet paši, katrā gandrīz no katrā vēstulēm no evaņģēlijos ir pa daļiņai, tur tādi nebūs, tur šitie te zagļi, tur melkuļi, tur šitie, ja, tur geji, lesbietas, tās šīs, visa jaunā derība pa bišķītim, pa šķipstiņām, ja, dažādās vēstulēs ir, sagrupēts, ja, tas ir tāpēc jālasa, un jūs ieraudzīsiet un sapratīsiet, kuri cilvēki, netiks debesīs. Kaut tu vari ticēt tur 5 jēziem, ka viņš ir Dieva dēls, mīris augšām cēlies, jā, tur sauc, piesauc, iesauc, bet ja tu tāds turpini būt un dzīvot un šīs lietas darīt un praktizēt, par ko, es tagad, kā teicu, vajag pašiem lasīt, ja, bet dažas jau nosaucu, tātad tas nekas, sātanis arī tic Jēzum, trīc un dreb, ja, bet dara savu ļauno. Tā kā tauta Latvijā ir jāsaprot, ja, jā, tā kā tas tā nav, ka, es ticu Jēzum un dzīvo kā grib. Nē, sātans arī tic Jēzum, ja, tauta. Tā kā lūgums piedomāt, jo pār pa visu, kā es teicu, rītdiena tev nepiedara. Viens otrs var teikt, es vēl tur pajauns, esmu vai jauns, un tur Jēzus atnākšana vēl ir aiz tur kalniem, nosauksim, ja, kaut gan Bībele saka, ka viņš atnāks pēkšņi negaidot kā zaglis naktī, un mūsu šī nāve, šī miršana var būt arī burtiski Bībele saka, uz visiem, uz ticīgiem, uz neticīgiem. Bībele runā šos vārdus, atgriezies no grēkiem, jo tev rītdiena nepiedara, tā kā tauta mīļie, rītdiena nepiedara ne jums, ne man, tāpēc šodien atmetīsim savus grēkus.